Cilvēki veido vietu, nevis vieta cilvēkus. Piederību savai vietai un zemei rada labie darbi tās labā. Piederības salas meklējot, kopienu sadarbības tīkls Sēlijas salas ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu novērtē cilvēku paveikto Sēlijas pierobežā. Viss jau mūsu dzīvēs viss atkarīgs jau no cilvēkiem. Ne tik daudz no likumiem vai notikumiem, bet tieši no pašiem cilvēkiem. Un varbūt te ir tā sakritis, ka tā tuvība līdz Latvijas centram, Rīgai nav tālu. Ir vairāk mazāk laba infrastruktūra. Protams, cik jau Latvijā viņa var būt laba, bet vairāk jau viss tas atslēgas vārds ir cilvēks. Ja? Un tas nozīmē vienkārši, ka šajā te ir laba aura, lai rastos labi cilvēki ar darbīgi cilvēki. Es varbūt piemetināšu pie šīs domas, jo mēs jau esam tā valsts. Parasti uzdod jautājumu, kas ir valsts, tie uzņēmēji. Mēs jau esam daļa no tās valsts. Mēs nevaram visu laiku gaidīt, teiksim, ka tikai vadība, ja mūsu valdība rūpēsies, lai viss mums būtu nodrošināts. Mēs kā uzņēmēji arī esam tā kritiskā daļa, kurai ir jāpalīdz. Un tāpēc arī mēs atbalstam gan skolas, gan neretas skolu ar stipendijām bērniem, gan vietējo bērndārzu. Ja ir tā iespēja, tas noteikti jādara uzņēmējiem, jo tā jau mēs paliekam par labāku sabiedrību, par veiksmīgāku sabiedrību, beigu galā par stiprāku valsti. Jā, noteikti, ka tas ir jebkura uzņēmēja Latvijā viens no vadmotīviem vajadzētu to mācīt skolās kā pirmo bausli. Es teiktu, ka viņam jādod it sevišķi veiksmīgiem uzņēmējiem, jādod no savas veiksmes, jādod atpakaļ sabiedrībai, jo tā ir kopējais labums. Tas ir viens, otrs ir obligāti jāatbalsta jaunieši, skolas bērndārzi, jo tā ir mūsu nākotne. Un ne tik ļoti kā jāskatās kā uz valsti, bet pašiem uz sevi. Un par to arī vajadzētu skaļāk universitātēs, skolās runāt. Un ir ļoti labi daudz piemēri Latvijā, kad daudz uzņēmēji tā arī dara. Un būtu fantastiski, ja to darītu arī visi uzņēmēji, 100%. Tad vēl labāk ne tikai Mazālē kļūtu, bet arī pašā Latvijā. Jā, protams, jebkas, kas saistās ar Latviju, jebkas, kas saistās ar patriotismu, tur ir ļoti vienkārši lieta, ka Latvija ir tikai viena uz pasaules, un latvieši ir tikai vieni, latviešu tauta ir tikai viena. Līdz ar to, ja mēs paši par sevi nerūpēsimies, nekopsim savu sētu, nerūpēsimies par Latviju, tad nevaram sagaidīt, ka kāds mūsu vietā to darīs. Tā kā jau vairāk kārt esam uzsvēruši, viss sākās un beidzās ar mums pašiem.